paliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicios, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, ja. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Sporta raidījums Flexis ir atpakaļ un turpinam runāt par hokeju. Latvijas hokeja izlasēja pirmās pārbaudas spēles gatavojoties šim pasaules čempionātam nākamajam, kas Čehijā jau pavisam drīz risināsies. Notiks pārbaudas spēlēm, protams, līdz varēsiet sakot kanālā TV6 un arī GO3 platformā. Un šodien mēs esam aicinājuši no otro nedēļu pēc kārtas vēl vienu mūsu bronzas puiku. Un šoreiz mums tas bronzas puika ir tāds, bez kur tā bronza varētu arī nebūtu bijusi. Mēs varam teikt, dubultā bronza, izšķirošie goliņi tieši no Kristiāna Rubīna, un Kristiāns Rubīns arī pie mums šajā rītā. Labrīt, un uzreiz tas pirmais jautājums no līdzjutējiem arī. Nu, kas tad tev īsti ir? Kāpēc tu šajā gadā, tiemžēl, nevarēsi palīdzēt izlasēt? Tur viss ir pareizi, tas ir loģisks lēmums, bet tu varbūt arī ieskicēt līdz tiem, lai... Jā, paldies, ka uzaicināji, prieks būt šeit, bet... trauma, kuru bez ķirurģiskas, teiksim, tā operācijas nevarēja nekādīgi salabot. Tas jau, teiksim, tā jau gāja līdzi gadu jau pēc pasaules čempionāta bija kaut kas jūtams, bet tāpat turpināja spēlēt un nekādas īsti tādas jūtas neradīja, ka varētu būt tik traki, kā tagad ir, kad sezona jau pabeidz un saprat, ka tā kā jau pēdējo mēnesi nespēlējot, pa lielam jau bija tāds domas, ka tomēr tas čempionāts ir iesecen. Bet to punktu pielika laikam, kad atbraucot uz Latviju un izrunājot ar visiem ārstiem un visiem cilvēkiem, kas zina par noteikto traumu, kas man ir. Un tad tika tāds konstatēts, ka, protams, ka man lēmums bija jāpieņem, bet viens no smagākajiem manā dzīvē tas noteikti. Jo noteikti situācija arī varēja diezgan strauji vēl pasliktināties, jo sanāk, ka tev arī jau caur sāpēm viss pēdējais laiks nespēlēja tur Zviedrijā, tur pēdējo nogriezni. Un hokejistam man šķiet uztaisīt operāciju, tas ir viss sarežģītākais, ko var izdarīt, jo tu skaties to hokeja kalendāru, it īpaši šajā gadā, kur vēl ir olimpiskā kvalifikācija, kur, ko, kad, kā, bet saprotu, ka tev vairāk bija akūta situācija, kur vairs vilkt nevarēja. Jā, tā varētu arī to teikt. Jā, man jau janvārī, februārī jau tika konstatēts tas, ka man ir šī, teiksim tā, sporta hērnija, un mēģināja vēl pabeigt visu sezonu, bet ar kaut kādā vienā spēlē savilkās tā, ka sapratu, ka arī sezona laikam īsti atpakaļ neatnākšu. Es mēģināju, bet viena spēle atnāca un sapratu, ka nebūs. Un tad, protams, arī mums sezona diezgan ātri beidzās komandai, un tad varbūt uz Latviju konstatējam, kad jātais. Bet, protams, ka tika skatīties jau no februāra beigām, ja skaties to kalendāru, tā kā no spēles, no te ir play-offi, tad pasaules čempionāts, un tad vēl arī mums ir olimpiskā kvalifikācija, kas ir augustā, un tad kaut kādā ziņā tas viss jāizvērtē, kas ir svarīgāk. Protams, ka veselība ir pirmajā vietā, bet spēlēt tīpaši pēc pasaules čempionāta pagājušā gada, vai grūti bija atteikt. Tiešām ļoti, man liekas, visiem runāja, ko darīt aptuveni, jā. Ja tu var izlašu pārtraukumus arī skrēju uz izlasu tagad, tu saki, jau pēc iepriekšējā čempija jau parādījās kaut kādas aizdomas un sāpes, bet tāpatās tu bija klāt ar izlasu vēl rudenī. Jā, es biju jau, protams, ka federācija arī visas komandas jau bija tāds, tā kā, jau zināja, ka man kaut kas nav īsti ar adaptoriem, bet, tās sāpes bija ciešams, varēja spēlēt, tik līdz iesildījos, viss tā kā pārgāja, bet, redz, tomēr ar laiku tas man radīja vēl lielākas sekas. Cik ilgs tagad rehabilitācijas process ir paredzēts? Ko tev doktori saka pēc šādas operācijas, kad tu atkal var būt uz strīps, jo tagad ir pilnīgs miera režīms, vai ne? Jā, tagad sanāk tādas 2 nedēļas, tiešām miera, un tad 2 mēnešu miera stāvoklis, respektīvi fizioterapija un ārsta un rehabilitācijas process, un tad jau viss kā sajūtas, tad kā vajadzētu jau būt gatavam iet atpakaļ uz 90-100% uz laukumu, bet, protams, man pašam arī ir cerības liels, ka varbūt man pēc nedēļas 2 varbūt fizioterapeits pateiks, ka man nekas nav noticis un viss ir kārtībā un šansē. Tas būtu baigi forši, bet tā ir bijis tev karjerā, ka tev ir trauma, tev liekas viss ir slikti, bet varbūt tomēr tad atnāk fizioterapeits ārsts saka, klausies, nav jau tik traki. Ir bijis tā? Droši vien, ka tās uz specifisku traumu droši vien, ka nē, bet, protams, kad ir play-off, mēs
Neies nav īsti 100% neviens no hokejistiem, man tad ir gan zāles, gan arī šprīces, kas tā kā atņem tās sāpes. Un tādu brīžu man nebijuši diezko daudz, arī, manuprāt, ka Dānijas čempionātā man bija, gan arī ECHL playoffos man bija tā, ka palikuši tik un tik spēles, ka vēl var novilkt. Bet šitajā variantā tur īsti nekādas iespējas iet caur vēl zālēm, kuras jau bija pēc tam dzērs un kaut kādām špricēm nebija īsti vispār apdomājums. Parasti patīk, ka Ārtis Ābols vienmēr saka, noiet garām gar hokejas ģērbtuvēm, tad cilvēks parastais paskatās ģērbtuvēm, tad ir tā sajūta, šitie džeki nevar spēlēt. Tur visi notinās, kāds kaut ko tur špricē, kāds kaut ko tur dara, ka tie džeki it kā nevar spēlēt, bet izrādās iet un strādā līdz galām. Bet jautājums uzreiz ir vēl par situāciju klubā, jo skaidrs, ka klubs jau droši vien zināja par tavu situāciju. Tagad tev līgums nav pagarināts ar bijušo klubu tagad, bet vai tur bija kaut kādas sarunas, vai tieši šis bija kaut kāds arguments tev savainojums, kāpēc jums tur nesapasēja tālāk, vai arī tev bija pašam citi mērķi? Es domāju, ka tas kaut kā, es uz abām pusēm strādāju, gan no manas puses, gan no viņa puses, kad īsti neatradām to varbūt savējo turpinājumu. Nekas pret komandu vai viņiem pret mani īsti nebija, bet vienkārši sezonas laikā varbūt kaut ko janvāri, februārī tas tāds tik varbūt neteiksim, kad sapras, bet sajūs, ka tomēr manas vēlmes varbūt īsti 100% nesakrīt un viņu arī. Bet jā, trauma, protams, es domāju, ka varbūt arī ir kaut kāds faktors varbūt no viņa puses. No manas puses bija gatavs arī, protams, spēlēt un vispārējais, bet tas jau es tagad neiešu un neprasīšu, kas ko, kāpēc tā trauma. Bet tas ir viss saprotams, tāds hokejs, tāds biznes. Tad jau tikai jāiet priekšu. Minēja, ka jau janvārī bija tā aptuveni skaidrs, ka tavējie un kluba mērķi varbūt nesakrīt. Kas ir tie mērķi, kas ir tie virzieni, kur jums domas dalījās? Ne tā droši vien nestrīdējāties un tāds nekā, bet saprat, ka droši vien šī sezona pagaidām modo būs noslēdzošā. Nē, tur ir kaut kāds, tas, protams, ka tiešām bija noslēgošā teiksim tā, 100% zināt tikai, kad jau mēs visi atbraucam mājās un viņi paziņoja, ka viņi teiksim tā pasakās 9 spēlētājiem. Bet, protams, tās domas jau bija pirms tam un tā trauma arī. Bet no manas puses bija tas, lai gan spēlē deva man un viss bija kārtībā, vienkārši kaut kā tā komunikācija nesagāja no abām pusēm par varbūt vairāk specifiskām lietām, gan traumas pusē, gan arī laukuma ziņā un spēles stilā un vispārējā, ko es gribēju būt vairāk. Protams, es gribēju spēlēt vairāk un es gribu arī izpausties būt vairāk un vispārējais, kuras īsti pēc tam vispār netiek dots. Kaut kā tā, un tad viss kaut kā sagāja, kad īsti nebija tādas beigās pārliecības, kad būs tā nākotne viņiem, lai gan tāpat tika gaidīts, ka varbūt tomēr vienosimies par kaut ko, kas varētu apmierināt abas puses. Vēl par ārstiem es gribēju pajautāt. Tev karjeras laikā, ja ir sezonas laikā pārstāvot klubu, ir bijusi nepieciešamība vērsties pie ārsta. Tas vienmēr ir komandas ārsts, vai tu vērsies arī kaut kur ārpus komandas, tev ir savi dakteri? Jo, labi, es nesaku, ka visi komandu dakteri darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai dabūtu hokejistu uz ledus arī tad, ja varbūt viņam uz ledus nevajadzētu atrasties, bet tu gribi teikt, ka viņam maksā algu klubs viņam un jādara spēlētājs laukumā? Un klubam vajag spēlētāju uz ledus. Tas ir tas, ko es saku, jā. Ir, kad ir, protams, komandas ārsti. Vienmēr arī mums bija šogad, tas bez tā nevar īsti funkcionēt neviens sporta klubs, tīpaši profesionālais. Jā, man arī ir ārsti Latvijā, kuriem es vēršos, Alds Andersons, pie kuras esmu operējis jau 3. reizi tagad savā tajā profesionālā karjerā. Jā, aptuveni. Atlaidīt arī. Un tad, protams, ka tiek veids, kā sportistam tomēr grib zināt arī citus cilvēku padomus un ieteikumus, lai īsti zinātu, kas tad īsti ir un izmeklējumi vispārējais. Bet no manas puses bija tā, kad magnētisko rezonanci tajā Zviedrijā bija salīdzinoši ilgi jāgaida un gaidīt. Es īsti negrasījos, jo es zināju, kad ir iespējas man tajā februāra pauzē ātrāk aizbraukt uz Latviju, 1 dienas laikā visu pārbaudīt un atbraukt atpakaļ, un es neesmu izlaidis pa treniņu.
nekā sēdēt un gaidīt, jo es to darīju priekš sevis. Es gribēju zināt, kas man tur ir. Protams, tur tie ārsti jau pēc magnēta pateica, ka visticamāk, tā ir sporta hernia, bet tas vairāk es gribēju izmeklēt sevi, uzzināt, kas īsti ir noticis, lai es varētu arī iet uz priekšu un analizēt, kādas nākamās rīcības un cik traki tad īsti ir. Jo sāpes bija diezko sāpīgs, jo no rītiem jau bija ļoti pat, neiespējami piecelties no rīta ar ieslēdzot presi, ļoti, ļoti sāpēja. Un tad bez zālēm spēlēt īsti nevarēju. Tā kā, tas viss kaut kā sakrita, ka man ļoti gribējās zināt, kas tam man īsti ir. Un tad man bija vieglākā opcija, man bija ātrākā aizbraukt uz mājām. Un viens dienu laikā visu izdarīt, visu pārbaudīt, uzzināt. Es toreiz atceros, ka viņš bijis Latvijā februārī, jo man pačukstēja, ka viņš ir Latvijā. Un es domāju, man varētu uzaicināt uz Flexus, jums zvanu, tu esi Latvijā. Nē, esmu Latvijā. Vienu dienu tu biji, ja? Jā, es ieldoju svētdienu, izlidoju otrdienu no rīta. Viena pilna diena bija. Jā, viena pilna diena uz vakariem. Es cilvēkam atkal mēģināju pārmest, ka man kāds samuldējies par to, ka tu esi Latvijā. Bet par dzīvošanu sadzīvi Zviedrijā. Iepriekš tev bija tātad Ziemeļamerikas posms, tad tu nonāci tagad Eiropā. Kā Zviedrijā vispār iedzīvoties tagad no NHL, AHL uz Eiropu atgriežoties Zviedrijā? Jā, sākums jau nekad nav viegls, bet man kaut kā uz laukuma puses tomēr sākums bija diezko ļoti labs. Arī tā trauma īsti nebija nekāda jūtama, viss bija kārtībā, spēlēja daudz, punkti gāja, visi krita, uzvars bija, mēs arī kā komanda ļoti labi sākām sezonu. Tur kaut kā visu to traumu beigās noslīdēja, bet tā dzīves posms bija labs. Es, protams, biju Zviedrijā dzīvojis pirms tam. Es pārvācos jau uz Zviedriju dzīvot, kad man bija 15 gadi, 3 gadus es Strasā spēlēju. Tā kā, tā vieta jau bija kaut cik zinām man un valoda arī. Un pat arī kultūra. Tā kā, Tagad tu zviedriski runāji? Jā. Ok, tad jau uzreiz ērti. Sarunvalodas līmenī. Sarunvalodas, jā. Protams, es bankā neies. Tur visādas grāmatas vispārējais bankā, jā. Bet jā, sarunvalodas vispārējais, jā. Bet, protams, ka tomēr ir kaut kādas specifiskākas sarunas ar treneriem, ģenerāla menedžeri vai arī varbūt intervijas, tomēr tas tika darīts angliski, lai, teiksim, tā nav slīdeni momenti. Jā. Bet par arī pašu sadzīvi vēl Zviedrijā. Tad tev klubs sagādāja dzīvokli, sagādāja mašīnu. Kā Zviedrijā izturās pret spēlētāju ārzemnieku, kurš ierodās kādi tie, pirmais raiderīts, ko tu arī izsniedz, kam tev ir jābūt? Jā, ļoti visi zolīdi. Jā, uzreiz atbrauc, ielido, sagaida, aizved līdz halē sākumā, jā, formas, viss saliekts, iepazīstina visiem, kas ir uz vietas pašreiz, un tad iedod noteikto plānu, kas ir tā kā, nākamais mēnesis, nedēļa. Un tad aizved uz dzīvokli, parāda, kur ir tava vieta, un, protams, tu tur arī pats vari pateikt, kas patīk, kas nepatīk. Manā gadījumā viss bija kārtībā. Normāls dzīvoklis? Jā, sūdzības nebija. Man bija 2 istabas dzīvoklis. Es domāju, tur arī pieprasa, varbūt tev vajag 3 istabas. Vienā, kurā tu domā, vienā tu atpūties, un vienā tu... Ciemos būtu atbraucis, varbūt būtu vieta. Bet, jā, man bija viss salīdzoši ļoti tuvu halē. Man bija, manuprāt, 2 minūšu gājiens ar kājām, 3 varbūt. Tas nozīmē, to mašīnu neizsniedz? Iedeva mašīnu. Jā, tikai, nē, mums bija vispār ļoti labas mašīnas. Mums bija Ford Mustangs elektriskais. Kods? Sponsors komandai? Jā. Skaidrs. Viss bija ļoti zolīti tādā ziņā. Vienīgi bija daudz jālādē viņu, bet tīpaši, kad ārā ir -20, -25 ziemā, tad lielam katru nedēļu tur bija, lai gan līdz halē jābrauc tikai. Tātad, cik kilometri ziemā, cik kilometri siltākā laikā? Man uzreiz interesē šī noliekuma hokeja malā. Cik vēl tāds siltākā? Vasaras laikā, kad es atbraucu, mums visiem viņas pilnīgi jauns iedeva. No nulītes. Viss bija pilnīgi jauns mašīnas. Uzreiz uzlāde tika veikta un rādījās 390 km, 400 kaut kur. Un tad bija tāds vēl baigi forši, 400, tīpaši, ja tur baigi nebraukā nekur citām pilsētām, tas ir mēnesis, ļoti labs variants. Bet tad kaut kur novembrī, decembrī sākās lielie mīnus, sniegs, ledus un vispārējais, tad pa lielam 200 maksimums. 200 maksimums, jā. Tā nokrit pilnīgi. Jā, ir tīpaši vēl, kad mašīna jāsilda. Katru rīt. Protams, apakātī tu ieslēdz, jo ārā tev jāiet, viņi ieslēdz, lai iesildās pirmās 10 minūtes, kā viņš tur iesils -20 grādos. Ļoti labi patērē. Tāpēc pakaļ piedziņas ceru vismaz. Jā, tur bija 2-wheel drive vai 4-wheel drive. Jā, tas kā kuram sanāca, tad tās mašīnas dažiem bija 4, dažiem bija 2, bet ne, forši pabraukāties arī, kad slīd, bet tur viņam tomēr viss ļoti profesionāli bija uz riepām, jo
Nu, es nezinu, Latvijā varbūt daži brauc, daži nezinu, kā ar tiem noteikumiem ir, bet Zviedrijā visiem jābūt obligātām ziemesriepām ar adzenēm. Un tur viņas tādas rītīgās naglas bija. Tad baigi tur paslīdēt bija ļoti grūti, ja vienī ceļi nebija ļoti tīrīti. Ok, pēdējais jautājums vēl par mašīnām iespējams. Sodu arī kādu nopelnīt? Jā. Lielākais sods? Tu pēc algām rēķina vai kā tur ir beigās? Jā. Somijā bija. Somijā noņēma no algas, protams, jā, bet sodu dabūja, bet ne ātrumsodu, parkingsodu. Gārlai. Uz divu virzienu ceļu nopirkoju pretējā virzienā mašīnu. Nebija bail kaut kur, ka tev varbūt pa ātrumu arī būs, vai tu biji ļoti zolīts? Nē, es biju. Tur tomēr, protams, policija brauc apkārt, bet tur ļoti bija sakārtots, ka tie posmi, ka tu brauc tālāk, tur kameras ik pa 2-3 kilometriem, viņi ļoti ātri paziņo. Un ceļi sašaurinās tur ziemeļos tieši, kad ir tās kameras. Tu vari gāzēt un braukt ātrāk, kad ir divas joslas, viņas pāriet vienā joslā un tieši otrā pusē viena josla un divas joslas. Un tad viņi redz, bet ir ļoti interesants tās kameras, jo viņas ir tieši tā kā mašīnas augstumā. Viņas nav tā kā mums Latvijā būtu ļoti augšā, un līdz to, ka viņi nofšķē, viņi pilnīgi visu redzēja, kas mašīnā iekšā noticis. Tu atsūt to bildi, parāda, ka tu esi braucis. Parāda to seju, pasmaid vēl. Bet par pārbraucieniem vispār Zviedrijā. Es skatos to Zviedrijas karti augšā, kas tur par komandām bija. Lulio, Halefti. Lulio tie, un tad lejā atkal ir Malmo un tā tālāk. Rodža, tad sanāk tev, es vienmēr nevaru atcerēties, kā to pilsētu pareizi izrunāt. Onskolsvīk. Nebija kaut kas šupa vidū? Onskolsvīk, bet Latvijas Onskolsvīk. Visi cerams sapratīs. Cik tur tiem pārbraucieniem, kā tur bija, cik bieži jūs lidojāt, cik bieži jūs ar autobusu braucāt, kā tā ceļošana? Jo es runāju ar Šveicē spēlējušiem, tur viss ar autobusu notiek. Ilgākais brauciens 4 stundas ir, vai 2-4 stundas. Zviedrijā tur tā kā no Rīgas līdz Polijas dienvidiem vai vēl tālāk. Jā, tur pa lielam mums līdz Stokholmai bija 7 stundas jābrauc. Tā plus mīnus. Jūs braucāt ar autobusu? Nē, es vienkārši tā pa piemēram līdz Rodžam, tur varbūt līdz Malmo, tur būtu jābrauc jau kaut kāds 14-15. Un mēs vispār pa lielam vienmēr lidojam. Lielākoties vienīgais mēs braucam ar autobusu uz tuvajām komandām, kas bija Timrā, kas bija 2 stundas attālumā, Heleftio, Dzierkaus 2 stundas attālumā, Nulio, kas bija 4,5. Bet pārējās mēs visu lidojam. Varbūt bija daži gadījumi, kad pēc spēles, piemēram, pret Rodžu, kad mums bija spēle kaut kur novembrī, spēle bija 3, beidzās 6, un tad mums pa lielam bija nākamās 2 dienas brīvdienas, un tad mēs braucam autobusā visu nakti. Bet tie autobusi bija diezgan labi sakomplektēti, tur bija iespējas izgulties un apsēsties kā kurš grib. Bet bija jābrauc arī caur nakti visu, bet no rīta es 7 no rīta mājās, un tad tev vēl tā diena un nākamajā diena brīva, tad var attiet mierīgi, tad nav īsti problēmas. Bet tiklīdz bija kaut kāda tuvāka spēle, ka piemēram otrdien, tad mēs palikām pa nakti, vai arī braucām uz Stokholmu, tuvāk pilsētu, un lidojām no rīta no turienes. Par to nakts pārbraucienu autobusā, cik laicīgi klubs, kāds darbinieks no kluba gan jau pienāca un pateica, Džeki, tajā datumā rēķinaties, mēs pasēdēsim viņa autobusā. Nē, viss jau pateica jau sezonas sākumā, kāda mums ir tie road tripi, kur mēs čarterojam, kur mēs lidojam, kur mēs braucam ar autobusu. Tas viss jau bija pateikts jau sākumā. Un tad, protams, tie jau vairs nesako līdz tam kalendāram, dažreiz aizmirstās, un tad nedēļa tieši, kad sākās izliek visus tos plānus, un tas, ka mums ir autos jau 14 stundas, es jau aizmirstu. Pa lielam sākumā es zināju, tad tu aizmirsti, bet, protams, kā atgādina, un tas viss. Bet tādā ziņā man daudz labāk patīk ar autobusu braukt nekā lidot. Nezinu, pēc ka lidošanas bija spēles dienās, un tad man beigas īsti no rīta atnāca hāla, notrenējies, sakrāmē. Māntis iekāp čārterī, lidos čārterī, brauc ar autobusu, spēle, čārteris atpakaļ uz mājām. Tas baigi garā diena sanāk. Man vieglāk sanāk, nezinu, tur iepriekšējā dienā pēc treniņa iekāp autobusā, tur 6-7 stundas nobraukā, kā viesnīcā guli, izgulies no rīta vēl tur 2-3 stundas un slidošana, hotels. Spēle. Klā, varbūt tev uz Šveici jāpārceļās spēlēt. Tā kā, mēs no mūsu kompānijas, labi, mēs jau Zviedriju arī rādam tagad, bet Šveici tomēr nav tev plānos varbūt? Nē, tā, protams, ļoti viena no top līgām. Balcers nevar kaut ko sakārtot. Cīrikai labi ir tagad. Jāzvan, es nezinu. Būs jāuzprastē, kad būs jāizbūt ciemos jāprasa, bet protams, jau arī tāda vieta un lokācija un vispārējais to būtu grūti noraidīt.
Par Zviedriju vēl. Cik daudz izdevās satikt mūsējos letiņus? Tur labi, Zviedrijas spēcīgākajā līgā ir viens skaits, un pēc tam ir otrajā līgā. Tur arī izlases džeki spēlē. Cik daudz izdevās satikties? No viņiem mazāk. Redz, vienīgais sanāca satikt Indraši novembra pauzē, kad mēs braucām uz izlases spēlēt pret Franciju. Jā, un tad lidojumā mēs un Dzierkals, jo mēs jau zinājām, ka mēs braucam, bet Indrašs nedēļas, ka viņš brauc, un tad mēs Indrašs lidmašīnā satikām. Viņš jau nevis nespēlēja, tur vienkārši atbrauc uz Latviju. Jā, atbrauc uz Latviju, jā. Bet Talsvēns, kas puiši, tiemžēl nesanāca īsti, es arī esmu pašā Ziemļos, mums tur īsti nevienības blakus. Ja tā man tuvākā komanda bija Umejo, stunda 10 tālumā, bet, kad Brīnusa brauc vai citi čaļi brauc, tad tur pa lielam beig nesakrīt tie grafiki. Bet tā visiem pārējiem Rodža Dzierkala viss bija katru spēli, kas spēlēja satikāms. Vienu, man liekas, izlaida Dzierkala, jo es nebraucu viņš neatbrauc uz Helefti, jā, ka viņš, es nezinu, viņam trauma bija tajā brīdī vai kas, bet tad viņš nespēlēja. Bet tā viss pārējās spēles vienmēr pēc spēlēm sanāk parunāties. Tu Ziemeļos, cik tev tur dienas gaisma bija? Janvārī. Ļoti maz, jā. Teiksim, tā nelielīšos, bet 3 stundas bija. Depresija tur nebija? Nav jālielās, brīdī jā, depresija tā neizsīzāk. Labi, vismaz, ka tev ir elektrota. Nē, viņš nebrauc. Nē, bet arī nebija īstenībā, tik traki tās naktis nebija tik tumšas. Viņas bija diezko salīdzinoši gaišas. Bet 9 brauc uz halu, tur sāk lēnām parādīties jau gaisma. Tad notrenējies un redz, ka tā saulīte iet jau nost un paliek tumša. Pulkstenis ir viens dienā, jā? Jā, viens dienā, un tad jau pa lielam ir tums ārā. Nav patīkami, bet varētu pierast pie tā. Es domājies, kā būtu tur. Jā, es man liekas, nevarētu pierast. Bet par pierašanu tālāk. Kaut kāds plāns par nākamo gadu, tie virzieni, kur gribētos skatīties, kur tev gribētos būt nākamgad? Man mērķis ir tagad kaut kāds, protams, ka viens tas galvenais mērķis būtu atgriezties Amerikā, Kanādā, NHL. Jā, protams, NHL būtu nav tas no tiem mērķiem, bet tā, uz Eiropu, tad tas vairāk jāskatās uz savām vēlmēm. Man pašlaik, pat cik es Zviedrijā spēlēju, vajag, teiksim, tā nepatīk īsti mētāties. Esmu uzlicis kaut kādu latiņu, ko es gribu sasniegt tajā līgā, un man tā līga patika. Jūtu, ka ar laiku es, teiksim, tā vairāk pieradu gan pie kultūras, gan arī pie spēles stila. Tur liels laukums, daudz var izlidoties, un līga ir ļoti, ļoti laba. Es biju, teiksim tā, es nebiju šokā, es zināju, ka viņi ir laba, bet bija lietas, kas man pārsteidza. Tas būtu tas virziens, kur es gribu atgriezties. SHL pavisam noteikti. Bet tad atkal jāskatās ir uz citām lietām, kādas ir perspektīvas, kuras dod man, kuras piedāvā man. Jo, beigās es tāpat vēl meklēju attīstīties un spēlēt tur 15 minūtes, es baigi negribu. Tā kā, tas ir tas, ko es gribu. Es gribu vēl attīstīties uz priekšu un kustēties. Es domāju, ka man vecums vēl neļauj. To palielināt to savu potenciālu un censties sasniegt savus augstākos mērķus. Tu minēji, bija lietas, kas tev patīkami pārsteidz. Kas bija tās par lietām Zviedrijas līgā? Tas ātrums īstenībā. Tas ātrums no tajā līgā. Es biju patīkami pārsteidz, ka tā līga ir ļoti ātra. Lai arī laukums ir liels, liekas, ka tas tam laikam ir jābūt, ka tev tā ripa tev vajadzētu. Tā kā, nezinu, tā kā Keits staigāt pa to NHL laukumu, jā, bet tā nav. Tur vienkārši visu laiku lido, viens, otrs, trešais lido. Tad ļoti grūti ir pierast pie tā, kad konstanti notiek kaut kāds actions, un katru spēli bija tāda sajūta, kā Game 7 playoffos. Neviens nepadodas. Mums nebija ļoti daudz spēles, kur mēs bijām 6-0 vai 0-6. Ļoti, ļoti liels rētums. Es atbraucu no AHL, kur tas pa lielam bija katru ceturto spēli. Tāds sajūta bija, kad viena komanda tiešām dominē otro. Vai arī otrādi. Tur bija tā, ka baigi staigāja pa periodiem. Mēs to pašu redzējām playoffos. SHL Rodža. Fārjastāda 4-0. Fārjastāda paņēma pirmo vietu līgā. Viņas uzvarēja bija ļoti, ļoti grūti, īpaši mūsu komandai arī. Un viņi tiešām bija, ka viņi skaties un spēlē. Bija tāds, wow. Tagad play-offos ABL komandai izskatījās diezgan viegli. Jā, 4-0, jā. Bet tajā pašā gadā mēs Rodžu uzvarējām. Manuprāt, arī 2-2 mums 2-2 beidzās, bet pēdējā spēle bija 0-0 overtimes. Tad pēkšņi viņi izgāja kā 9. vietā, un pēc tam paņēma pirmo vietu 4-0. Tas arī parāda, ka tur nav īsti tāds ļoti, ļoti viegls, jo viena komanda dominēt regulārajā sezonā, un otra no play-offiem izlec ārā un vienkārši tēt ir pusfinālā.
Tur par mērķiem un latiņām vēl teica, ko tu gribi sasniegt. Tu tur spēles, lai gribi lielu, vairākums, visu. Mēs dzirdam par spēli, bet tu paralēli mācības turpini pareizi. Es pabeidzu jau. Pabeidz jau! Apsveicam. Nu, kas tagad ir? Rāds kāds? Tad ir tas moments pēc, apzināties to visu, ko tas izdarīs. Maģistru es aizstāvēju, manuprāt, februāra sākumā. Janvāra beigās. Jā, un tagad gaidu savu izgājienu, varbūt tas skolu. Es īsti nezinu, kad mums būs tas pasākums, bet un tagad vienkārši jāstās. Īsti nezinu, ko es gribu, kā es gribu, bet kaut kādas idejas nāk. Es tikko atminējos, Kristiāna, vienā no sarunām, kas mums ar tevi ir bijušas, kad tu vēl Toronto bāzējies un biji. Tad tu arī aktīvi studēji. Es ļoti labi atceros, teicu, ka tev patīk mācīties. Tu nevari iedomāties, ka tu nemācies. Tu būsi mūžīgais students, tu esi vēl kaut ko mācīties? Mūžīgais, diez vai. Nē, es domāju, kaut kādas, mēs jau tāpat dzīvo mūžu mācies, lai arī kas tu būtu. Es domāju, ka, skatoties uz kādām citām perspektīvām, nezinu, tur coach vai mentorships vai jebkas cits, tāpat arī viņi mācās. Tas ir, lai arī ko darīt, jūs arī šeit sēžat, jūs mācāties katru dienu, un tas ir viss, tas arī iet tajā iekšā, kad man ir interesanti uzzināt citu domas, citu perspektīvas, citu idejas un tajās visās iesaistīties. Un, man liekas, man tā skola arī to devusi. To vairāk apzināt to visu. Un neteiksim, ka es speciāli braucu no halas pēc iespējas ātrāk, lai es mācītos. Planšetītē aiziet. Bet tādā gadījumā, kad braukt mājās un spēlēt videospēles, 100% nebija mans. Vai arī bija mēģināts, un, protams, tas bija baigi forši, bet tam pienāk kaut kāds punkts, kad tas sāc apzināties, ka pa lielam par savu laiku neko īsti nedara. Man tomēr ir tā attīstība sevī un vēlme kaut ko izzināt, kaut ko uzzināt. Galva visu laiku griežās, visu kaut ko grib izzināt. Tas, man liekas, rītīgi forši, ka man kaut kā tā paveicas to, ko es... Ko tu pabeidzi tagad? Es pabeidzu uzņēmējdarbības vadību bakalaurā un sporta menedžmentu maģistrā. Uz doktoriem varbūt tomēr kaut kas. Fiksi vēl. Kamēr. Nē, es domāju, kaut kāds kurs droši vien es varētu vēl pamācīties kaut kāds cits. Tāds. Es jau kādreiz, mums bija maziņš bišķi sapņā, kas varētu būt fizioterapeits. Fizioterapeits? Jā. Tiklīdz es dabūju pirmo traumu un sāku iet pie fizioterapeitiem, es tā skatās, skola roka. Vajag interesanti. Ja tā padomā, kad viņa darbs ir... Tu maz zini, cik cilvēku ķermenī muskuļi ir, tad visi jāzina. Protams, tur jau tā problēma. Tur tā skola ir problēma. Hokeja doktors. Doktors Rubīns. Un doktors Rubīns piespēlēt un fantastiski. Kaut ko tādu gribētu izmaistīt. Zini, kā doktora hokejs, tā nē? Tad tev ir iespēja kaut kur būt pirmajam. Būt pirmais, jā, atvērt jau nišu. Kāpēc nē? Normāli niša. Man liekas, arī nav tik daudz droši vien hokejisti, kas Kristiāna vecumā ir ar maģistra grādu un profesionāli sportisti bijuši visu laiku. Tas ir es zinu, kas mācās. Īstenībā ir, jā, jo es pabeidzu kopā ar Arturu Kuldu. Ok. Jā, abi divi aizstāja. Viņš pirmais, es otrais. Jā, un mēs jau bijām komunicējuši pirms tam. Viņš īstenībā bija tas, kas beigās man atvēra šo maģistra iespēju. Jo bakalauru es pabeidzu arī ar viņu. Es vienkārši iestājos, pat nezināju, ka viņš tur būs. Un tad kaut kādā, man liekas, otrajā semestrī es skatos tur tiem pēdējie, kas online bijuši no maniem studentiem, kas Arturs Kuldas nevar būt viņš. Un es viņam uzrakstīju, viņš saka, jā, mēs tur baigi, teiksim tā, viens no otra baigi nemācījāmies un neprasījām, vai izpildīja vai nē, bet bija kaut kādi momenti, kad bija jāpalīdz viens otram kaut kādos darbos. Un tad tur, kad pabeidzām abi divi šo bakalauru, tad viņš man kaut kāds pāris mēnešus vēlāk uzrakstīja, klausies, ir iespēja iet maģistrā vai gribi. Un es te zvanu skolē, lai izstāstu un visu to procesu, visu tās izmaksas un kāds viss notiksies. Un tad es arī iestājos. Es sapratu, tieši tas bija Covid laiks, kad es sapratu, ka ko vēl es darīšu. Palielam, te ir Covid sezonas vispārējais. Mēs tāpat hokejisti arī
tu brauc ar autobusu, lido, tev ir tik daudz laika kaut ko darīt, un treniņi tev ir no rītiem, spēles vakaros, un katru dienu ir spēles. Līdz ar to tu atbrauc mājās 1-2 paiet pusdienas, un tev ir līdz pašam vakaram ņem un dari, ko gribi. Es domāju, tā būtu ļoti labs veids, kā kaut ko darīt, izzināt, un tajā pašā laikā arī iegūt papīru. Šito motivāciju, fantastiski. Saka, jāsūt uz sporta skolām. Tagad tāds speech ir iedies, man liekas, ka jāi kaut ko atvērt vaļā, kādu grāmatu viņš palasīt. Tev, Kristiānai, tuvāko 2 mēnešu laikā apbraukā, visas varbūt Latvijas sporta skolas nesanāks, bet kaut kāds apbraukā un izstāst. Kas tev ir tagad, kad izlases sāks jau ir sākus gatavoties pasaules čempionātam? Tu tur aizbrauc, paskaties, ir plāns aizbraukt, paskatīties? Jā, protams. Es būšu uz spēlēm, es būšu arī uz treniņiem. Apciemot ceļus es gribu, un es arī esmu runājis ar federāciju par šo visu, par to, ka es arī, protams, apzinos no savas puses, ka es negribu maisīties pa kājām. Teiksim tā, jā, viņi visam procesam zinot to, ka man, diemžēl, ies pasaules čempionāts secen, bet... Mēs vēl ceram, taču, ka tev pēc... Jā, vēl cerīsim, protams, jā. Bet... aizbraukt, apciemot ceļus, viņi teica vispār, bez problēmu brauc katru dienu, ja grib. Tā kā visi ļoti labi zolīdi, un spēlējums arī būšu Latvijā. Par Šveici es nezinu, par Čehijas vēl nezinu. Šveicē pārbaudas spēles, tur arī var aizbraukt. Jā, kāpēc nē, uztaisīt tripiņu, bet no otras puses varbūt tomēr uzspēlēt vēl Čehijā. Slēgt, tuvumā izlasē būs uzreiz. Kristiāna, teiksim tev lielu paldies, ka atradi laiku, lai atbrauktu arī pie mums ciemos. Veiksmīgi atveseļošanos. Novēlam jau laikam, lai tas visoptimistiskākais scenārijs, ka daktors pasaka pēc 2 nedēļām. Klausies, brīnums no pārsteigums. Pirmais tāds vēsturē. Tā kā liels tev paldies, bet mēs ar Tomu vēl ieskatīsimies, kādi sporta notikumi tuvākajā laikā ir gaidām un ko par tiem domā Olibet Bookmaker. Flex test, jā, flex test, Sportā daudz notikumu un, protams, arī Olibet Bookmaker ir izteikuši savas prognozes par gaidāmajiem notikumiem un sākam mēs ar Šveices Nacionālo līgu, protams, hokejā, un tur Cūga pret Cīrihi. Cīrihe, lielisks duels, es zinu, ka tu esi agrāk bijis Cūgas atbalstītājs, nezinu, vai šobrīd tas tā ir, es ceru, ka ne, jo mēs ceram uz Cīrihi. Un Cīrihe ir komanda, kurā šajā sērijā pirmo spēli uzvarēja diezgan pārliecinoši, bet izmantojot skaitlisko vairākumu, viņiem bija 5 minūtes vairākums, sakrāmēja visu, ko vajag, un Balcers arī golu ielika. Bet te tās prognozes, redz, Cūgai par procentu vairāk, Cīrihe par procentu mazāk. Iespējams, tāpēc, ka Cūga mājās spēlē. Vienīgais arguments, ko es varētu teikt. Šīs ir 2 līdzīgas komandas, un tad tā atšķirība varētu būt laikam tas, kurš spēlē. Cīrihi uzvarēja pirmo spēli pēc rezultāta kā pārliecinoši 5-2, bet, lai gūtu pirmos vārdus, bija nepieciešama vairāk kā pusspēle, un nemaz tik viegli negāja. Ne tas lielais skaitliskais vairākums. Visādi varēja iegrozīt. Cīrihē bija caur dienai spēle, ne caur Cīrihē, bet Cūgai bija caur dienai spēle, bet Cīrihē bija vairāk kā nedēļa pauze. Var ierūsēt pirmajā periodā. Rūsiņi bija, noslīpēja, nokrāsoja, viss smuki izskatās. Vienalga, es saku, šajā sērijā būs vismaz 6 spēles. Es ceru. Bet jā, tā kā Cūgai otrajā sērijas mačā 53%, pēc Olibet Bookmaker domām Cīrihei 52%. Bet arī otrajā pusfināla sērijā ir latviešu hokejists Ronalds Ķēniņš Lozanas sastāvā, un Lozana pirmajā spēlē piekāpās Frīburgai, otrajā spēlē gan Lozana ir favorīti. 59% Olibet Bookmaker atver Lozanas uzvarai, Frīburgai 46%. Ķēniņš pirmajā mačā spēlēja, un daudz uz ledus nebija, bet droši vien jau turpinās spēlēt arī. Viņš tur, kad iziet cits cilvēks laukumā, savu darbu viņš var izdarīt, un ļoti labi, ja ir viņam rip, viņš ar par vārtiem met, bet te arī tā mājas un izbraukuma spēļa atšķirība varētu būt lielāka, jo te abām komandām ir traki, tiešām traki, fani tribīnēs. Arī Lozānu varēsim izbaudīt vēlāk sērijas gaitā, varēsim redzēt arī spēles tur. Bet es piekrītu, Lozānu varētu mājas spēlē paņemt. Un ULEB Eirolīgas regulārā sezona arī tuvojās noslēgumam, un kaut kādā mistiskā veidā Kaunas Žalgiris ir iesaistījies cīņā par pēdējo brīvo vietu play-inā, par 10. pozīciju. Tikai viens uzvaras tiesa. Kaunas Žalgiris šobrīd šķir no 10. pozīcijas. Šonedēļ uzdevums gan ir ļoti grūts. Pretī ir jaudīgā Monako komanda, un spēle ir izcināsies Monako. Monako ļoti izteikti favorīti. Šajā spēlē 75% iespējamību uzvarēt Olibet Bookmaker atvēl Monako, kamēr Žalgirim 29%. Hei!
Hei, tas nav matemātikas kontrolers. Šeit sirds izdara lielas lietas. Gribēšana, cīņas pars un vēlēšanās. Par lielu kāņu Žalgiris. Nu, lai tiktu plēnā, vajag visu to un vēl, lai citiem arī nesaiet. Tad Žalgirim saies. Nu, dzīvosim, redzēsim. Tā kā turpinām skatīties GO3 sports. Ļoti daudz pavasarī mums ir un Fleksi, tiekamies nākamnedēļ. Flex test, es to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambīcijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā.